Sveiks, Jāni! Sveiki. Kuras mehu dienas šīs bija? Šīs bija 17. mehu dienas. 17 gadus viņas organizētas, un konkrēti pats es organizēju viņas jau tā kā 9. gadu, un nākamgad taisos tā kā uz to 10 gadu jubileju. Un nākamgad arī būs 18. mehu dienas, tā kā mehu dienas kļūst arī pilngadīgas. Un tad mehu dienas mums kopumā ir divās daļās. Pirmā diena tā kā vairāk studentiem, otrā diena jau vairāk tā kā pašiem jālgauniekam. Pirmā dienā tad kronis ir drag race. Vakarā pirmais, kas jau 4. gadu mēs te tikko apspriedāmies ar pašpārvaldu pēc kārtas, ir izdzīvošanas sacensības, kur, teiksim, piedalās dažādi veidi mašīnas, un līdz paliek tikai viena braucoša. Un tas ir tā apmeklētība pagājušajā. Šogad mēs tā aptuveni piemetām, ka 2500 studenti bija. Nu, studenti, bet Jelgavas iedzīvotāji precīzāk. Ir kāds jaunums atšķirībā no iepriekšējiem gadiem? Protams, par jaunumiem mēs katru gadu domājam. Šogad jaunums bija aklā braukšana, kas bija izdevies. Un otrs jaunums bija, kas tik tiešām pārsteidza, neskatoties to, ka biķerniekos notiek oficiālai šodien drifta čempionāta posms, ja nemaldos, tad jo viņi vakar bija treniņas braucieni, šodien mums vakar bija kopā 20 dalībnieki. Drifts tas bija otrs jaunums. Šīs autosacīkstes ir diezgan ekstrēms un bīstams pasākums, un vai nav bijis vēl kāds nepatīkams pārsteigums? Es uzreiz meklēšu ātri koku, kur piesist, jā, jo arī šogad mēs īpaši uzsvaru likām uz to drošībā. Un kopā ar sporta kompleksu Rulītis pārvaldnieku Eriku Gasparoviču mēs esam nonākuši pie secinājuma to, ka jāsāk rīkot pasākumi, lai tie cilvēki nāk uz slēgtu trasi, jo tāpat nebūsim naivi, cilvēki grib tās aizliegtās lietas. Un, ja tu viņiem piedāvā, ļauj viņiem izlādēties, nu, tad viņš arī, labi, ka viņš neskriesies uz to ceļu, bet ienāks tajā trasē un drošā vietā, un šogad mēs tiešām ļoti lielu uzmanību tam pievērsām. Ar žiedu visu nožogojām skatītājus no aktīvās darbības zonas, un es uzskatu, ka man tas izdevās. Un kā studenti un cik ilgi gatavojas mehu dienām, vai palīdzīgi rokas sniedz arī pasniedzēji? Jā, šogad mēs tam īpaši uzmanību pievērsām, jo iepriekšējos gadus mums bija tā, ka bija tikai studenti, jā, bet šogad mums arī reklāmā bija, ko mēs reklamējam, to, ka būs skatītāja aktivitātes no fakultātes 5 institūtiem. Tad fakultāte ir 5 institūti, un katrs no institūtiem, lai prezentētu, kā mums bija tā kā devīze, tātad ieskats studentu dzīvē. Tas nozīmē, ka katrs students var iepazīties, ko katrs institūts piedāvā. Nu, protams, tas bija tāds ļoti abstrakts un vairāk ar tādu izklaides saistīts, jā, bet tā mēs pievēršam uzmanību, lai tomēr atkal atjaunot to saikni starp studentiem un pasniedzējiem, jo patreiz ne tikai, teiksim, mūsu universitāte, bet visā Latvijā tā, kad studenti it kā viena pasaule un pasniedzēji ir otra pasaule. Tad mēs tagad mēģinām, tīri pašā fakultātē, mēģinām to atkal atjaunot. Vai mehu pulks ar katru gadu paliek arvien lielāks, un vai jaunieši interesējas par tehniskajām lietām? Jā, viennozīmīgi. Un jaunums, ko mēs šogad ieviesām, tas bija mājaslapa mehiem.lv, kas būs mums saikne mēģināt tos jaunieši piesaistīt, jo uzorganizēt mehu dienas cilvēki atnāk daudz, bet viņiem pietrūkst tā saikne, lai katru dienu būtu, viņiem varētu. Un tāpēc tagad izveidot jauno mājaslapu, viņiem ir iespēja uzdot jautājumus mums, ieteikt kaut ko mainīt. Jebkurš var mainīt mūsu, teiksim, darbības sfēru. Protams, mēs to izskatām, vai tas mūsu atbilst, vai tas neatbilst, un to mēs paši izlemsim. Vēlam veiksmi arī nākošajā gadā. Paldies, tiekamies mehu dienās 18. 2012. gadā.